Ķirsis izteica draudus rīdziniekiem, ja viņi balsos par Šlesaru, tad Rīgai nebūs nauda. Ja tas atbalsts būs, tad tie darbi turpināsies. Es domāju, ja uzvarēs pretējā nometne, tad viņiem neticēs ne valdība, viņi atkal nonāks konfliktā ar valdību, ar Eiropas naudas devējiem. Būs tas, ko mēs esam iepriekš pieredzējuši, ka nav finansējums un šīs lietas nevar realizēt. Vai tā nav neizklausās nedaudz par šantāžu? Kā, ja nepareizi ietnieks pie varas, tad valdība nepalīdzēs Rīgai. Tie nav pārkāpumi kādi un draudi dzerot aliņu, un ka kāds dzērumā kaut ko sarunāja. Tas notika tiešraidē, viss ir ierakstīts, viss ir nofiksēts. Ķirsis un Vienotība ir sākuši izmantot savu varu un administratīvo resursu, lai cīnītos pret ne tikai Šlesaru un Latviju pirmajā vietā, bet pret Rīgu un rīdziniekiem. Pasakot, ja jūs nebalsosiet par esošo režīmu, kuru vada šodien Vienotība, tad Rīgai nebūs vairs Eiropas fondi. Diemžēl Ķirsītis ir kļūdījies. Mēs dzīvojam tomēr valstī, kurā pār visu ir likums. Un ne Ķirsis, ne Vienotība nevar šodien liekt Rīgai saņemt fondus. Tas nav iespējams, jo ir likums, kas stāv pāri visam. Ķirsis ir pārkāpis sarkano līniju, izsako šos draudus gan man personīgi, gan rīdziniekiem par to, kas notiks, ja rīdzinieki balsos par Latviju pirmajā vietā. Līdz ar to es šodien oficiāli paziņoju, ka nākamajā nedēļā es griezīšos prokuratūrā, Knabā, Valsts drošības dienestā un aicināšu uzsākt kriminālu procesu pret esošo mēru Ķirsi par to, ka partija Vienotība tādā veidā izrīkojas ar rīdziniekiem un saviem oponentiem. Tām beidzot ir jāpieliek punkts un Ķirsim ir jānonāk uz apsūdzēto soli.